Davai, noliec to savu pirkstu beidzot, man jau apnika, man tā jau līdz darbs beigsies. Uzšau viņam, es nevaru, viņš vienkārši pretojās. Paklau, man par šo virsstundas nemaksā, nevajadzēja to nagu vīlu ņemt līdzi. Bļāviens, kas tev ir? Ja es šeit būtu krutāks, es tev vienkārši uzšautu. Bet bļāviens, man te neviens neļauj to darīt. Paklau, mana sieva jau gaida jau 3 stundas mājās, bet tu te man tērē laiku ar saviem stulbiem papīriem. Noliec savu stulbo pirkstu un viss pazūd no šejienes. Kāpēc to nagu vīlu vajadzēja ņemt, ko, a? Tas nebija tik sarežģīti, vienkārši izmet ārā miskastē un viss. Mēs to pieķērām. Viss. Tu man saprati? Šie džekini te nejoko. Jā? Vēdiet viņu uz maksimumu. Ha, džekiņi, es dzirdēju stāstu, ka tev te esot uzšauši papīri. Tā arī izskatās. Nevajadzēja viņam neko teikt. Tu vienkārši atrausies arī no manīm. Aizties savu muti, ja? Es tev tūlīt iedošu pa purnu. Man vienalga. Saprat? Es jam tīra ausis lūdzēju prom. Aizties savu muti. Šīs dienas panorāmā. Kāds jauns vīrietis iegādājies mopēdu un beidzas prom ar nagu vīlu. Policija viņu mēģina apturēt, bet viņš nepakļāvās policistu prasībām. Tāpēc viņš iebēga dziļi mežā, kur mēs viņu atrast vairāk nevarēsim. Un par nākamo nedēļu spož saule un nedaudz lietus. Paldies un visu labu. Rekur, rīta ziņas, izlas. Atceries to benzīntanku Circle K, kur iepirkāmies? Tur atlaides beigās. Es ceru, ka hotdogiem tur ir atlaide. Nav gan, bet redz par šo te džeku, kurš aizbēga, viņam izrādās ir 2 veselas nagu vīlas. Kādā vispār sakarā? Paklau, tas bija negadījums, un tā vairs neatkārtosies. Paklau, kurš vispār izdomāja to cilvēku? Izlaist tā vienkārši brīvībā. Kurš reāli? Saprot, man sieva vakar gaidīja 3 stundas. Un es vēl autobusu nokavēju kodā bezsakarā. Naudas nav. Es viņu atvedu. Tas biju es. Jautājums, kāpēc? Mēs ar viņu 3 dienas jau spēlējamies ar bumbu. Un ko tas man neinteresē galīgi. Mēs viņu spēlējamies ar bumbu, un viņam uzsprāga. Ko? Jā, es ar viņu spēlējos. Viņam uzsprāga bumba, un viņš aizbēga projām. Tāpēc mēs viņu meklēt. Paklau, mēs te netaisamies ar tev te ņirgāties, mums tā jau naudas nav. Labāk brauc mājās, atpūties. Paklau, mēs te jau tērējam laiku ļoti daudz. Nu, es uzskatu, ka tev vispār vajadzēja tajā Circle K braukt, jo es tev pat no rīta redzēju, ka uz darbu brauc. Bet tāpēc tas nenozīmē to, ka tev jāpaliek te. Nu, paga, tas hotdogs bija ļoti garšīgs. Domāju gan, jo viņi ir vislabākie. Es arī ik pa laikam paņemu. Tāpēc, jā, paklau. Izbeigsim šo lietu ar tām visām nagu vīlēm. Man ir pieriebies, vienkārši paklau. Tev nekas galīgi nesanāks. Šis džeks ir profesionāls. Viņš ir apzēdz visu maksimus. Un neviena pārdevēja nav uzzinājusi to. Neviena. Pat apkopēja nav uzzinājusi. Un tu te skrien un kaut ko ķēmojies. Galīgi sāzes es dabūs papīri. Un tu riktīgi atrausies no manīm. Dzirdēju, ka no rīta arī atrāvies no viņa.